Ir agrs sestdienas rīts. Esam atgriezušies Tēvzemītē, kur mūs sagaida nepatīkamu laiku, bet ne par to ir šis stāsts. Šis stāsts ir par to, ka mēs, pateicoties Latvijas sabiedrības atbalstam, nogādājam Ukrainas karavīriem tik nepieciešamās lietas, ģenerators, ekipējam no Milkampa, zeķes, silto apakšveļu, galvenais arī dronus, gan FPV, gan Mavics, kas ir vajadzīgi Ukrainas karavīriem. Neskatoties uz mūsu vatis kaukšanu, ka tas nav tā vērts, ka šis zaudēts, Ukrainas armijas karavīri zina, par ko viņi cīnās. Un Eiropa šobrīd ir tas priekšpostenis, kas aizstāv Eiropu no šīs 21. gadsimta lielākās sēgas Krievu pasaules. Tāpēc turpinām atbalstīt Ukrainu. Paldies jums vēlreiz visiem par kopā.